Sveiks, sveiks! Čau! Šodien mēs apskatīsim tādu ļoti interesantu materiālu īpašību. Tā ir temperatūra. Tad, kas ir silts, kas ir augsts, un vēl jau vairāk, kā tas siltums izpaužās dažādās ķīmiskajās vielās un materiālos mums apkārt. Kādā veidā mēra temperatūru? Termometrs? Tad mēs paņemam termometru, pieliekam klāt pie kaut kāda materiāla un varam nomērīt. Bet, ja nav termometra, Ar pirkstu? tad var ar pirkstu, ar roku. Skaties, šeit man ir uz galda divi materiāli. Tad vara plāksne. Ja Jā. mēs paskatīsimies, tāda diezgan smaga vara plāksnīt. Un tad man ir putuplasta gabals. Ja pieliek klāt rokas, ko mēs jūtam? Šī ir augstāka. Tad mēs jūtam, ka mums ir metāls augstāks. Pareizi? Jā. Bet tagad skaties. Ja mēs paņemtu divas tējas krūzes, pieņemsim, kur man būtu karsta tēja un ledus tēja ar ledu. Jā. Vakarā es uztaisu, bet neizceru. Jā. Tad man, pieņemsim, šeit sākumā bija 90 grādi, plus 90 pēc Jā. Celsija, un te man, pieņemsim, ir plus 5, ja tur ar ledu. Jā. Es atstāju, un telpā ir plus 22. No rīta kāda temperatūra abām tējām būs? 22. Tad, protams, viena atdzisīs, otra sasils. Jā. Bet tas pēc loģikas sanāk, vai putuplastam un metāla gabalam, kas ir stāvējuši telpā ļoti ilgu laiku, vajadzētu būt vienādai temperatūrai vai atšķirīgai? Atšķirīgi. Tāpēc, ka tas ir dažādi materiāli. Zini kā, ļoti interesanti. Mēs uztaisīsim tūlīt vienu eksperimentu, kā reiz mēs parasti ar rokām, ja tik tiešām paņem galds, uz kuri koka virsmu pieņemsim, un metāla kāja vai vēl, kad pieskaroties, var tiešām just, ka metālam it kā būtu, kad metāls augstāks. Un tu domā, ka tie ir dažādi materiāli. Un tūlīt pat mēs pārbaudīsim, vai tiešām tā tas ir. Jā. Noliksim pagaidām šos malā materiālus. Paņemsim 3 glāzes. Jā. Un tajās 3 glāzēs mēs ieliesim ūdeni. Augstu. Man ir reku šeit ledus augsts ūdens. Jā. Taisi vaļā, lai iekšā. Tad pilnu glāzi, ja. Tad attiecīgi otrā glāzē mēs ieliesim. Var redzēt, ka ledus vēl ir iekšā. Lejam. Pietiek. Redz, kā būs ar ledu. Riktīgi augsts ūdens. Otro ielējam istabas temperatūras ūdeni. Un trešo, pagaidi, vēl vajadzēs šo ūdeni arī. Trešo mēs uztaisīsim tādu siltu, bet man te ir karsts ūdens no tēkanas. Ieliešu to iekšā. Bet viņam ir jābūt tik, tad pielej vēsuli, lai pirkstu neapdedzinātu. Tā, stop, pagaidi. Tūlīt pārbaudīsim. Jā, lai vēl būs pa karsta citādāk. Apstājies. Tā. Tā. Izturēt varētu, bet īstenībā pat man vēl varētu, mēs izliesim te nedaudz. Sajauksim tā, lai uztaisītu bišķiņu vēsāk, citādāk tiešām var apdedzināt pirkstu. Var pamēģināt? Un šis jau būs labs. Jā. Tā, un ieliesim vēl šeit. Tā, skaties. Mēs paņemsim termometru. Man tāds termometrs, kur uzreiz varēs nomērīt visas 3. Tur ir šādi, lai kamerā varam redzēt. Ja? Jā. Un skaties, tad pirmais termometrs, to mēs liksim pašā karstākajā šķidrumā. Pastīsimies, cik mums tur ir temperatūra. 1 termometrs. Otrais vidējais. Man ir vidējā glāzē, tad to liekam vidējā glāzē. Šeit. Pastīsimies. Op. Tā, lai mēs varam ielikt vidējā glāzē. Un trešais mums loģiski ir... Trešajā glāze. Jā, tur, kur mums ir ledus. Liekam iekšā tur. Un... skatāmies, kādas mums ir temperatūras. Tātad mums ir 3 grādi apmēram, bišķīt 3,2, ja? Jā. Šeit 16 un 44. Jā. Ja, tad apmēram, tur vēl cipariņies komata, bet tad mēs redzam, ka tā atšķirība ir. Tad mums ir 3 grādi, 16 un 44. Jā. Un tagad skaties, liekam iekšā un turam. Ja, tad augsts ūdens un karsts ūdens. Un jāpatur minūte. Te, protams, būs baigā augsts šim pirkstam, šim būs karsts. Pareizi ir karsts, ja?
Kurā trakāk ir augstajā vai karstajā? Es nezinu. Abos nav labi, ja? Bet skaties, tagad, kad tu minūti būsi paturējis, tad vajadzēs ielikt vidējā Jā, labi. un pastāstīs, ko tu sajutīsi. Jā. Un noteikti arī tu Viss. tāpat izdari. Viss, jā, nu labi, liec iekšā vidējā. Un tad sanāk, kad pieskaroties, mēs varam vienu un to pašu ķermeni sajust vai nu siltāk vai augstāk. Pareizi? Jā. Jo redz, izrādās, ka mēs jūtam ne tikai temperatūru, bet mēs jūtam, kā siltums vai nu pienāk rokai, vai nu aiziet prom no rokas. Jā. Un tas nozīmē to, ka ja mēs pieliekam tādam priekšmetam kā metālam, kā tu domā, kurš no šiem diviem priekšmetiem, tad metāls vai putuplasts, labāk aizvadīs prom siltumu no rokas? Metāls? Metāls. Tieši tāpēc to izmanto kā dzesētāju. Piņasim, ir tāda speciāla radiatora, ko liek iekšā datoros, lai atdzesētu procesoru. Un to taisa no metāla. Savukārt putuplastu izmanto mājai, lai uztaisītu izolāciju. Jā, un lai būtu siltāk mājās. Tieši šī iemesla dēļ, ka mēs vienu un to pašu ūdeni, kas ir šeit, varam sajust atšķirīgi, tāpēc izmanto termometrus. Ja? Šeit mums ir speciāli tāds termometrs, kur ir uzreiz 3 termometri iekšā, ja? Bet tad ar tiem mēs varam nomērīt precīzi. Un, ja mēs pasakam, ka te ir plus 16, tad tieši šādu eksperimentu pat otrā zemeslodes pusē kāds uztaisot, viņš zina, es sagatavoju 16, un es zināšu, ka tas ir tieši tādā pašā temperatūrā kā šeit. Jā. Jā. Ka nebūs tā, ka tas ir silts, augsts, grūti aprakstīt pareizi ar vārdiem, cik silts vai cik augsts. Bet interesanti, ka mēs to varam sajust atšķirīgi.